gribu jums pastāstīt vienmēr par maziņu eziti. Tas maziņš ezit dzīvē sava maiņa. Viņam bija ļoti maziņš. Viņam tur bija ļoti labi. Katru dienu viņš ceļas augšā, taisi loku, skaties tur, skaties uz vienu pusi, uz otru pusi. Viņam viss tas ļoti paticīja, tāpēc kā saule bija, tāpēc kā putniņi līdoja. Viņam bija ļoti prieks dzīvot tādā mājā. Nu vienreiz viņš attaisīja loku un redzēja pa loku ne saulīt, ne putniņu, a viņš redzēja miglu. Viņš attaisīja loku, paskaties, miglu, tas ir bail. Viņš attaisīja durvi, paskatījās apkārt, un viņš domā, interesanti, kas tur ir? Viņš saka domāt, iet man tur vai neiet? Viņš drusciņš, iet uz trepem un skatās tālāk un domā, iet viņam vai ne? Viņam pirmo reizi bija bail. Viņš aiztaisīja durvis, iegāja mājā un sēž mājā un viņam bail. Tāpēc, ka viņš tur miglā redzēja, kāds tā kāja, vai tas zirga, vai vēl kas tā var būt. Viņš nezina. Viņš sēž mājā. Nu, viņam bija ļoti interesanti, kas tur ir ārā. Viņš attaisīja durvis vēl vienreiz, paskaties tur un domā, man jāiet tur. Viņš vēl divreiz tā, stāv un viņam bail, viņš nezina iet vai viņam tur ne. Viņš atkal aizskrēja mājā un aiztaisīja durvis. Viņš domā, iet vai neiet. Te mājā viņam ir gulta, ir skapa, ir televizors, ir, nu viss, kas ir mājā. Nu tur, ārā, tur ir tas, kas viņš nemaz nezina. Viņš var aiziet tur, a var palikt te. Viņš sēda un domāja, ko darīt. Vai man tur, vai man atpakaļ. Domāja, pēc tam un pateica, šitais viss, kas man ir mājā, man nemaz nav vajadzīgs. Un tas maziņš Edizite attaisīja uz pilnu to durvi. Nu, viņš tā domāja, vai maziņā, vai tā? Ne, viņš saka, es ies tā, pats! Viņš neko neredz. Viņam bija tik interesanti, ko un pamet māju, pamet loku, atstāja visu un aizgāja uz priekšu. Сначала это был прикольный конкурс, а потом, когда по третьему разу я стала рассказывать, еще не здесь. Вот, уже один Серега только, все поржали. А Серега говорит, а ведь это была притча. Вот. История была про маленького ежика, который жил в своем доме. Каждое утро он открывал окошко и видел, как солнышко светит, летают птички. Не знаю, вы просто в своем сознании ассоциировал с этим что-нибудь или нет. Ему было хорошо. Он каждое утро вставал, опять открывал окошко, опять смотрел на солнце, на птички. Ему было здорово. Но один раз он открыл, и вокруг был туман. И он понял, что все не так, как есть на самом деле. Он сначала испугался и закрыл дверь. Потом второй раз он открыл, сделал маленький шажок, ему стало уже не так страшно. Но он вернулся домой, опять закрыл дверь. Потом он сделал 2 шага. А потом стал думать, там же так интересно, там что-то неизвестное, может быть, ноги, лошади какие-то ему показались, может, еще что-то. Здесь дома у него телевизор, кровать. И так хорошо остаться здесь, но он решил нет. Я сделаю большой-большой шаг навстречу неизвестности, окажусь полностью в тумане. Вот. Но я буду исследовать мир заново, так как я его еще никогда не видела. Вот. Это на русском распев, он хороший, нет?